pašai patīk gatavot ēst? Vai, paldies par tik brīnišķīgu jautājumu. Man ļoti patīk gatavot ēst. Un, ja es tādu vairāk varu pastāstīt, tad šobrīd īrēju dzīvokli, tad man būtiski, lai būtu skaista virtuve arī dzīvoklī, un kur var gatavot, un būtu cepeša panna, un cepeša krāsns, un tā var šmorēt, visu kā ko. Bet, protams, bieži vien, esot aktīvā dzīves tādā solī raitā, un pasākumu braucot, un savos darbos esot, un tā, mazāk sanāk mājās gatavot. Bet, ja ir laiks, ik pa laikam man ļoti patīk, jā. Kaut ko pašai kādu recepti sadzējot un tā. Kurš ir tavs sirsnīgākais raidījums, kur tu esi vadījusi? Vai, sirsnīgākais? Vienu būtu ļoti grūti nosaukt, bet, manuprāt, visi tie raidījumi, ko esmu vadījusi, ļoti tādi siltām sajūtām, tādām pozitīvām vibrācijām piepildīti. Kurš ir viscietākais dabā sastopamais materiāls? Viscietākais dabā sastopamais materiāls ir cilvēka spītība. Kā būtu ar tādu atbildi? Cik tev ir māja dzīvnieku? Jūs taču zināt, ka dzīvnieku turēt mājās tā ir milzīga atbildība, jo mēs esam atbildīgi par tiem, kurus pieradinām, vai ne? Lūk, un mana ikdiena bieži vien ir ļoti piepildīta un sanāk braukāt ar koncertiem pa visu Latviju un dažkārt arī ārpus Latvijas robežām. Un man negribētos, lai man būtu mājās dzīvnieks, kurš skumtu pēc manis, jo dzīvniekam pat kaķim, ja kaķis nav jāved it kā ārā, kaķim ir ļoti vajadzīga uzmanība un mīlestība un rūpes, un būtu negodīgi atstāt viņu vienu pašu mājās skumstot, vai ne? Kādos pulciņos tu gāji skolā? Ļoti daudzos. Man diena sākās agri no rīta. Dažkārt mums bija agrās nodarbības, kad bija koris, pirms vēl mācībām. Un tad bija mācības, un tad pēc mācībām bija modernās dejas, esmu dejojis tautas dejas, un aerobiku, un estrādes dejas, un tad bija arī dzejoju skolas laikā skaitīju, un ar sportu nodarbojos. Pulciņi bija ļoti daudz un daudzveidīgi. Vai tu zini, kurš atklāja, ka Zeme ir apaļa? Kā, kurš atklāja? Cilvēki atklāja, kurš gan cits. Bet, manuprāt, ir ļoti daudz lietas, ko cilvēki savulaik ir maldījušies. Ja, kad kādreiz domāja, ka Zeme ir plakane tur, un ka Zeme tur, piemēram, bruņurupuči vai ziloņi vai kas tik ne. Bet uz jebkuru jautājumu vienmēr atbildi ir kur? Sirdī. Un es šai pasaulē iesaku ikvienam vienmēr ieklausīties savā sirdsbalsī un tā saucamajai intuīcijai, jo tad jūs nekļūdīsieties un dariet to ar mīlestību. Kāda ir Hansa Kristiāna Andersena populārākā grāmata? Hansa Kristiāna Andersena skolas laikā bija lasīts, jā. Populārākā grāmata, kuram droši vien, jo katram jau tās grāmatas, viņam daudz bija visādas pasakas un tā. Tā kā es domāju, ka tas tāds ļoti subjektīvs jautājums, vai ne? Kas sarakstīja grāmatu par Pepiju Garzeķu? Kā Astrīda Lingrēna! Paldies par šo jautājumu, jo grāmata par Pepiju Garzeķu ir viena no manām bērnības mīļākajām grāmatām, un tāpēc nav nejaušība. Es ar citu jūs zināt, kā tapa grāmata par Pepiju Garzeķi. Garā ziņā autori to sarakstīja savai meitiņai. Un jā, tur tāds arī garāks stāsts ir, varat painteresēties, varat pajautāt skolotājai arī, vai skolotājiem. Un tad vēlākos gados esmu spēlējusi Pepiju, gan kā pasākums vadījusi, gan kā Pepiju. Un tā. Tā kā ar to razbainieci man tāds ļoti īpašs attiecības. Kurš putns spēj atdarināt citu putnu balsis? Putns, kurš spēj atdarināt citu putnu balsis? Atbalss. Kā jums patīk tāds putns? Kurš ir pasaulē lielākais dzīvnieks? Pats lielākais dzīvnieks pasaulē ir... Jūs domājat, izmēra ziņā vai varenības ziņā? Tā. Varētu padomāt, kur tāda lielāka dzīvnieka žilonis ir liels. Kas tad vēl tāds beigimots, nilzirgs. Un vēl kāds lielāks ir, ja jūs zinat, man pačukstēsiet. Dinozaurs, bet tie jau vairs nedzīvo, ne? Tu māki slidot? Ar slidošanu es māku skritus slidot. Jā, bet uz slidām es devos kopā ar draudzeni kaut kādu, tikai man liekas, ka tā bija
vidusskolu, kad es pirmo reizi tā kā uzkāpu uz slidām, bet tad es 2 reizes, man liekas, tā kā dzīvē esmu slidojusi, man ļoti patīk, bet ne tik ļoti acīm redzot, lai es to darītu biežāk. Bet kas zina, varbūt kādā brīdī man tas iepatiksies vēl vairāk, jo man ne īpaši patīk tas augstums, kas ir ziemā, bet es jau palēnām sāku pierast un sāku katrā gada laikā saskatīt savas skaistās puses. Kuram putnam ir krustāknābis? Krustknābim? Tā ir, jā? Cik daudz upju ir Latvijā? Nu, droši vien, ka daudz, ļoti daudz. Ir pat tādas upes, kuras droši vien, ka neviens vēl nav atklājis, jo ir visāds upes un upītes, kurš gan to var izskaitīt. Kurš sacerējis Latvijas himnu? Jēziņ, cik interesants jautājums. Kā, un jūs paši nezināt, kādēļ jūs man vaicājat? Cik zirnekļiem parasti var būt acu? Vēl neesmu skaitījusi, taču, ja es kādu mājoklī zirnekli pamanīšu, tad noteikti es apskatīšu viņu rūpīgāk. Paldies par šo jautājumu. Jā. Kas bija tev pats trakākos esot pie zobārsta? Aha, ar zobārstu man ir ļoti īpašas attiecības, bet tādā labā nozīmē, jo bērnībā es nekad nebaidījos no zobārsta. Kaut kā ļoti uzticējos dakteriem un tā, jo es nezinu kā jums, bet tad, kad dažkārt dodas pie zobārsta, tad jo īpaši tā, ka bērni dodas pie zobārsta, tad bieži vien kabinetā ir 2 cilvēki. Viens zobārsts un otru ir medmāsiņa, kas stāv no aizmugures un, ja gadījumā kas, tad viņi tagad turēs, ja? Tad man bērnībā bija tā, ka man stāvēja šī medmāsiņa no mugurpuses, bet viņi saprata, ka man nav jātur, ka man no zobārsta nav baila un viss ir kārtībā. Kur jāzvana ugunsgrēka gadījumā? 113? Jā? Atklāt sakot, vai 112? Labs jautājums. Jā, laikam pat neesmu par to aizdomājusies. Daudzus gadus nekur nav bijis vajadzības zvanīt, jo vienmēr licies, ka viss notiek tā labvēlīgi un nekas tāds dzīvē nenotiks, vai ne? Jā. Bet saudzējiet sevi, saudzējiet savus mīļos un ar sērkociņiem nespēlējieties. Jo, kā zināms, uguns ir ļoti labs cilvēka draugs, bet tāpat laikā var pārvērsties par tādu nešpatnu ienaidnieku. Tādēļ ar viņu jāprot sadzīvot harmoniski. Tev patīk taisni vai čirkaini mati? Man personīgi? Man, ja jūs jautājat tieši par maniem matiem, tad man dabīgi bērnībā bija taisni mati, bet man ļoti vienmēr ir paticis, ka cilvēkiem sprogojās mati. Tad man bija kaut kādi 10 gadi, un tad es ļoti vēlējos, lai man arī sprogojās mati. Un ticiet vai nē, manu vēlēšanos visums uzklausīja. Un tad, pēc kaut kādiem vairākiem gadiem, es atklāju, kad brīžos, kad līs lietus, uzreiz pēc lietus, man mati sāk sprogoties. Un šobrīd man arī, jūs redzat, bišķiņi sprogojās un tā, jo vēl ieliek kādu putiņu matos un tā, tad viņi pavisam ļoti tā sprogojās. Man pašai personīgi, patīk tieši sprogaini mati, es tā jūtos daudz dabiskāk un tā, bet dažkārt arī matus iztaisnoju. Kas ir ilustrējis pasaku par diega biksi? Vai? Droši vien kāds brīnišķīgs cilvēks, vai ne? Es nemaz nezinu, bet es atnākšu mājās un paprasīšu Googlei, lai man palīdz noskaidrot, kas ir ilustrējis šo pasaku. Ir brīnumi, un brīnums galvenokārt radām mēs paši. Un ja mēs kāda cita cilvēka sejā varam uzburt smaidu, tas ir pats skaistākais brīnums, vai ne? Tādēļ darināsim pasauli gaišāku, košāku un piepildīsim to ar mīlestību. Un darīsim to, kas mums pašiem sagādā vislielāko prieku un gandarījumu. Darīsim no sirds, un tad arī pārējiem būs daudz vairāk prieku šai pasaulē. Jā.